16. nodaļa 5. apakšpunkts. Vainu, vainu. Zem visa es vēl gribētu pavilkt beigu svītru, jo ilgāk es studēju šo bībeles beigu ainu, jo vairāk mani satriec tas, ka beigās būs tikai divējādi ļaudis – izglābtie un pazudušie. Un kad jūs sakāt, ka par Jēzu visā plašajā pasaulē neinteresējas gandrīz neviens cilvēks, tad es varu tikai atbildēt. Var būt ļoti daudz pazudušo. Mūsu tēvi lūdza, daudzi tur neiekļūs, atļauj man būt starp tiem, kuru maz. Beigās būs tikai izglābtie un pazudušie. Vispirms vienu vārdu pazudušajiem. Mans draugs Pauls Humburgs reiz stāstīja. Es sapņoju. Tas bija tiesas dienā. Es dzirdēju, kā Jēzus noraida pazudušos. Ejiet nost, jūs nolādētie! Tā rakstīts Bībelē. Es redzēju viņus satriektus, izmisušus. Tad es pamanīju, ka cits citam jautā, vai tu esi to redzējis? Kāds jautā un cits atbild, jā, es arī redzēju. Roka, kura mūs raidīja projām, bija caurdurta. Tā bija caurdurta pie krusta mūsu dēļ, bet mēs to neturējām ne par ko, un tagad mēs pelnīti esam pazuduši ļaudis. Viņš ir miris arī par jums, vienalga, kam jūs ticat, vai arī esat bezdievji, jums jāzina, ka Jēzus mira par jums. Tagad nāciet pie šī kunga, un kad jūs sakāt, es esmu grēcinieks, tad es varu jums tikai atbildēt, viņš tieši grēciniekus meklē. Citādu cilvēku jau vispār nav. Un ja kāds saka, ka viņš ir labs, tad viņš melo tā, ka baļķi sāk locīties. Tie ir visvairāk pazudušie, kuri saka, ka pestītājs viņiem nav vajadzīgs. Tie ir tik pazuduši, ka viņi nemaz nemana, cik pazuduši viņi ir. Un nu, kāds vārds izglābtajiem. Nākošās pasaules attainojumā Bībelē sacīts, ka jaunās galvaspilsētas Jeruzālemes pamatos ir 12 milzīgi dārgakmeņi. Uz tiem atrodas 12 apustuļu vārdi, evaņģēlija liecinieku vārdi. Es to kādreiz esmu iedomājies tā. Tur uz šiem akmeņiem būs rakstīts Pēteris, Jānis, Jēkabs, un uz viena no tiem stāv Matejs. Vai jūs zināt, no kurienes nāca Matejs? Tas bija briesmīgs spekulants, kreisais tirgonis un skopulis. Un kad viņš kādu dienu sēdēja pie sava netīrā veikala, garām gāja Jēzus un sauca, lai tas viņam seko. Tad Levijs, tā viņu agrāk sauca, pameta visu un gāja pakaļ Jēzum. Viņš piedzīvoja, ka pestītājs mira par viņu. Viņš piedzīvoja, kā Jēzus uzcēlās. Viņš piedzīvoja, kā viņš atgriezās atpakaļ neredzamajā pasaulē. Viņš piedzīvoja, kā sūtīja svēto garu.
Vēlāk viņa draugi sacīja: Tu esi tik daudz ar Jēzu piedzīvojis, uzraksti taču to, un viņš to darīja. Tā radās Mateja evaņģēlijs, kurš atrodas mūsu Bībelē, un caur kuru miljoniem cilvēku atraduši Jēzu. Viņa jaunais vārds Matejs jaunajā pasaulē atrodas prominentā vietā. Šī netīrā zeļa vārds, kuru izglāba Jēzus. Tik stipra ir Jēzus Kristus žēlastība, tik vareni tā glābj. Šī žēlastība grib sākt savu darbu jūsos. Nepretojieties! Runa ir par jūsu glābšanu laikā un mūžībā.